Producentiem ir divas bailes parasti. Vistrakākās bailes, kādas vien var būt. Un, tā teikt, ja būtu tāda producenta rokasgrāmata, būtu uzrakstīts divas lietas, par ko nedrīkst filmēt nekad. Vēsturisks films un films par karu. Un tieši to mēs arī izdarījām. Tur ir Daugava, šeit ir tilts, tur pāri ir Vecrīga, šeit ir Pārdaugava, tur atrodās dzelztilts ar sliedēm, un tur mums atrodās Krastmala. Jā, forši. Mums ar Neilu labi gāja. Nu, jāsaka tomēr, jā, ka tas ir 5 gadu interesants, bet grūts darbs. Tas apjoms bija mega liels. Mēs ar Neilu pat skaitījām. Principā mēs esam izturējuši kaut kādas 11 profesijas kā mākslinieki. Ne, mēs esam inženieri nekas, ja mēs visu to darījām plikā pļavā. Bet pagaid. Gan no vēsturniekiem, gan no arhīviem, piemēram, dabījām visādas kartas plānus, kur pat bija parādīts, kur tur pilsēta bija bumbas kritušas tajā vietā. Tas nams ir saglabājies, tas nav, ja? Bet nu skaidrs, ka priekš kino mēs vienkārši paņēmam tādu vienu gabaliņu, ko mēs tā ļoti rūpīgi izanalizējam un izstrādājām. Nu, protams, arī sakompresējām, pašmaucām, ja? Bet kino ir kino, un tur var savādāk bišķiņ. Bet tā, mēs centāmies ļoti autentiski. Ne galva, ne malas. Ты там видишь, да? Да, вот инструкции. Но если отсюда все равно, тогда можно с другой стороны. Ага, такой как... Praktiski tukšā pļavā, kurai blakus ir māju komplekss paliekas. Mēs centāmies radīt to vidi filmēšanai 19. gadsimta sākuma Rīgu. Mums tā pieeja bija diezgan līdzīga abiem, nu varētu teikt, diezgan pedantiska, jo tiešām gribējās iespējami precīzi censties vismaz tās sajūtas, kas mums radās, skatoties vecās fotogrāfijas un vecās kaut kādas hroniku kadrus. Nu, restaurēt, lai tas tiešām būtu vismaz tas, kā mēs to laiku sajūtam. Nu, skaidrs, ka te mašīnas nebrauc, bet gājēji ceļš tad var būt. Jums vajag to, tev vajag tad pateikt. Katru rītu, piemēram, ierodoties tajā būvniecības laukumā, es sasveicinājos, aprunājos, katru dienu es tur ierados, saķēru galvu, līdz pēcpusdienai taisīju kļūdu labojumu. Tad atkal likās, ka viss ok, izstāstīja nākošdienai un tā katru dienu, ja, jo, protams, ka negāja viss tā kā pa diedziņu. Bet lielos vilcienos vienkārši, ja nebūtu šo visu cilvēku atdevu un entuziasms, tad to nevarētu reāli Latvijas apstākļos uzcept augšā. Nu šitie, jā, tas ir. Nu, tev vienkārši šitas jāšķir, un tas jāpiešķir klāt. Un tas vienkārši jāuztais. Es esmu no tiem māksliniekiem, kas šādās situācijās, ja man ir vēsturiska filma, ja, es tomēr ļoti gribu pieturēties pie tās vēsturiskās patiesības, pie tās īstenības, lai tai filmai dod to auru, jo to tā laika gaisotni, ja. Un tāpēc es ļoti strikti skatījos uz visu.
Un vislielākais prieks ir tas, ka man nav kauns skatīties. Ir kādreiz tā, kad tu skaties un tad tev, lai šits ātrāk tas paiet garām, tas kadrs, vai ne, man tas, kaut kas tur kaut kāda lāža ir, ja? Nē, bet man tiešām nav kauns skatīties, ko es esmu izdarījis šajā filmā. Tā, kam ir vikses pa garu vēl šitam poļu? Filmēšanā man ir liela pieredze. Es strādāju pie Rīgas filmām arī padomu laikā. Ja? Un savā laikā es domāju tā, ka varētu uzfilmēt tādu filmu par latviešu strēlniekiem. Ja? Tādu patriotisku, kaut ko tādu pacelājošu. Tādu. Un domāju, tagad beidzot ir pienācis laiks, ka es to varu izdarīt. Kā Pirmā pasaules karā staigāja auti uz sieti un šitā apakšā šņorzāba? Iecelts vēl. Latviešus mēs varējām apģērbt kaut kā, ja? Jo viņiem varēja būt kājās gan krievu zābaki, gan vācu zābaki, gan vācu ķiveres, gan franču ķiveres, arī civilā žakete mugurā. Ja? Viņi piesprauda savus sarkanos karodziņus pie apkaklītes, uzlika kokardīti, un viņi bija mūsu karavīri. Ar vācu armiju bija savādāk, viņiem bija jābūt ļoti precīziem. Vācu armijai nevarēja uzvilkt kērzas zābakus. Ja? Mēs šovām pilnīgi perfektas uniformas. Protams, mēs šovām no tādiem materiāliem, kas ir, varbūt nav tik izturīgi, un mēs šovām priekš vienas filmas. Ja? Bet viņi bija uz ekrāna perfekti. Ogur palīdzas saķelēt priekšu. Kājām ekvārdamies. Tas ir tas pats briesmīgākais, kas var būt, ka visi kliedz, ka visi izskatās pa smuku, pa skaistu, pa tīru. Un tam mums bija vesela brigāda, man bija, kas bērza, smērēja, burzīja, slapināja, es nezinu, ko vēl. Labi, bet jauns viņš nav vairs. Siksne un visas uzkabes pie Lauras dzeltenajā kurciņā. Moments, ka likās, ka jāmet visu pie malas, man likās tas, ka nāca tie milzīgi daudzi autobusi ar armiju. 400 cilvēki. Un viņi kāpja ārā no te autobusiem, kāpja un kāpja un kāpja. Un man liekas tāds sajūta, ka nekad viņi nebeigsies, ja? Un visi viņi ir jāapģērbi. Pag, es tūlīt 44. atradīšu. Zini, nav 44, pamēģini 43. Šitā pārāk tīra cepurīte, ejam ārā. Ejam ārā pie meitenēm cepuris paņemam netīrās. Un es faktiski nekad mūžā neticēju, ka kaut ko tādu vispār var izdarīt. Neticēju pēc tam, kad jau bija izdarīts. Tas apmēram tā, jo, piemēram, kaut vai jūs redzētu to zaldātu, vācu zaldātus, ja? Tad katram no tiem vācu zaldātiem bija šūti zābaki. Un pirmo reizi rādīja, kā tad viņi šūti, ja? Kā viņi kombinēti. Katram zaldātam ķiveri, viņi ir atlieti no plasmasas, ja? Kā tā ķiveri vispār uztaisīta ir. Ja bordeņi kādi izskatās. Man tas bija kaut kas tāds super. Mašīnas. Tad mēs ar Nēlu vienkārši skatījām daudz bildes. Mums par nelaimi tajā laikā jau bija mašīnas un braukāja pa ielām. Šeit Latvijā un tūmā nekur, piemēram, nebija tādas mašīnas, ko mēs varētu kaut kur izīrēt. Tātad bija vienīgais variants būvēt.
tur es tev, Mārtiņ, šeit es tev piekrītu. Davai, tad šito te pasūtam tam tur džekam. Tā varam? Protams, ka filmā, kur to visu vēl paspilgtina skaņa un šīs mašīnas izskatās diezgan draudīgas, taču tad, kad mēs viņas sagatavošanas periodā pētījām fotografijās un tā laika senajos kronikas materiālos, protams, ka tas viss izskatās ļoti smieklīgi un liekas tik dīvaini. Ko gan cilvēks ir domējis, būvējot šādus, liekas, neparocīgas, neērtas, tādas kaujas laukā, tajā pirmā acu uzmetienā tādas mazspējīgas mašīnas. Taču, droši vien reālajos kaujas apstākļos savu nozīmi viņām ir bijusi, bet, to mums tā pārbaudīt šobrīd ir grūti. Taču filmā savu lomu viņi spēlē. Principā šīs 5 mašīnas no 0 tapa 3 mēnešu laikā. Puiši ar fantastisku deksmi un aizrautību vienkārši, tiešām uztaisīja no vienas fotogrāfijas uztaisīja braucošu mašīnu. Tur ir organizētais. Ugunsdzēsēja mašīna, es pat nezinu, 2 vai 3 reizes, pusstundas laikā viņi bija jādabūna no pilnīgi grausta, kur vai bumbu uzskritus virsū līdz perfektai un atkal atpakaļ. Turp, šurp, pilnīgi līdz nejāgai, bet ko lai dara? Tas bija jādara. Virsū ar veselu brigādi profesionāli. Ar pinzelēm, rokām, lupatām, viss, kas iespējams, vienkārši smērē viņu, noskruvē riteņus, sagāž. Pēc brītiņa tie paši cilvēki skrien uz šļūtenēm ar lupatiņām, viņi mazgā, lai viņi būtu atkal tīri. Divu dienu laikā mēs vienkārši pilsētu pārvērtām drupās. Izskatījās gan šaušalīgi, un domāju, ka mūsu operators no krāna vienkārši vislabāk varēja novērtēt, cik viņi briesmīgi izskatījās. Man sirds nenosāpēja tad, kad es ieraudzīju, ka viss tika sagrauts. Ļoti jocīgi. Man ir tā, ja tas ir uzfilmēts, tad tā kā teikt jau, tas ir man vēderā, jeb šeit. Man nemaz. Man galvenais bija, lai kadrs būtu labāk, jo strādājot televīzijas iemācījies viena lieta, ka galvenā lomā ir skatītājs. Un skatītājiem tajā brīdī bija jāizjūt. Un arī tā bedre. Bedre, jā. Bedre, tas bija vienreiz. Nē, bet bedre, es varbūt... Tik ilgi būvēt un viss sačakarēt vienā mirklī. Patiesībā tas jau bija uz filmēšanas perioda beigām. Man bija ļoti stipri viss apnicis un gribējās kaut ātrāk tas viss beigtos. Nē, gluži tā, kaut ātrāk tas viss beigtos. Un pēkšņi Aigars parādās, domādams par nākošo filmēšanas dienu, atnāk pie mums un saka tā, principā šitiem te es izdomāju, te būs tagad tā, te vajag beigo bedri pilsētas vidū. Mums taču viss pārējais ir atfilmēts, rokam bedri, bet tāda ritīgi, tā, kaut kāds, nezinu, 5 metru dziļumā. Likās,
ko tu, kāpēc, liecies tak tu mierā. Bet patiesībā diezgan spēcīga spilgta epizoda rezultātā. Un tā ir tāda tiešām vienkārši improvizācija īsā laika posmā. Mākslinieka darbs faktiski tāds, kā lai pasaka, šī filma, man liekas, ir tāds piemineklis mākslinieku darbam.